ir saprotami. Mazas meitenītes jau nedēļu pēc piedzimšanas, meitenītes mazas, bebīši, viņas spēja atšķirt mātes balsi un citu bērnu kliedzienu starp citām skaņām palātā. Puikas to nevar. Interesanti, ka amerikāņi, kam patīk psihologiem visāds tos pētījumus veikt, viņi veic tādu pētījumu, ka parādīja bez skaņas tikai rullīšu 10 zīdaiņu emocijas, un sievietes gandrīz vienmēr varēja pateikt, ko viņi jūt, kā tas bērns jūtās. Vīriešiem parasti atbild bija, viņš grib mammu. Ja? Interesanti, ka pat vecas tantes, vecmāmiņas, ja? Gados jau sievietes, teiksim, sirmos gados, viņiem 50 līdz 70% saglabājas šī spēja. Vectētiņi bieži vien neatšķirs dvīņus mazbērnus savus. Viņi jauc. Piemēram, tad, kad dvīņi āzē kādu, ja, lai tur dabūtu kaut kādu schēmu, tā mēs zinām, ka dažreiz dara dvīnīši, ja, tad viņiem visbiežāk tas izdodas, ja pretī ir vīrietis. Ja, kīnā mums rāda visu kaut ko, bet ja tev sieviete ir pretī, viņiem tas neizdodas.